Problēmas izliekas neredzama arī Rēzeknes pašvaldība. Pilsēta palikusi bez kārtības sargiem. Saskaņas centra vadītā pilsētas doma nolēmusi vienkārši likvidēt pašvaldības policiju. No Rēzeknes ziņo Ansis Pūpols. Rēzeknes mākslas dienas ir viens no pēdējiem pasākumiem, kur apsargā vietējā pašvaldības policija. Pilsētas mērs Bartaševičs pēc strīda ar pašvaldības policijas priekšnieku ir nolēms likvidēt visu iestādi. Aivars Stalidzāns Rēzeknes pašvaldības policijā 2000. gadā sāk strādāt par inspektoru. 9 gadu laikā uzkāpojās līdz priekšniekam. Tomēr 2012. gadā sastrīdējās ar pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču, kurš viņu it kā par sliktu darbu atbrīvoja no amata. Stalidzāns atlaišanu pārsūdzēja, un šā gada sākumā augstākā tiesa lika Rēzeknes domai viņa amatā atjaunot. Pirms šī lēmuma mērs Bartaševičs ar pašvaldības policijas darbu bija apmierināts. Pirms pāris gadiem vēl apbalvoja labākos policistus ar godzīmēm. Kad atsāk strādāt Stalidzāns, domas audita nodaļa strauji ķērās pie pašvaldības policijas darba izmeklēšanas un atklāja, ka ir bijusi nelietderīga rīcība ar formas tērpiem, likumam neatbilstoši izmaksātas algas un ka policisti nav pietiekoši labi fiziski sagatavoti. Pamatojoties uz audita ziņojumu, pilsētas doma 28. martā nolēma pašvaldības policiju likvidēt, jo tik slikti strādājošu struktūru nesot iemeslu uzturēt. Kā gan zināt, es 10. janvārī biju atjaunos darbā, jā. Principā uzreiz tās runas gāja un sarunas par to, ka par pašvaldības policijas likvidāciju. Vilnis Olūtnieks 20 gados pašvaldības policijā ir pieredzējis dažādus priekšniekus un mērus. No Bartaševiča rokām saņēmis apbalvojumu par labu darbu, bet 1. jūnijā nonāks uz ielas. Valsts policijā mēģināsiet kaut kādu? Man jau gadi. Ja? Tātad pagaidām. Žēl tā, gandrīz vai 20 gadu šeit nostrādāts. Olūtnieks stāsta, ka brīvdienās policistiem Rēzeknē ir ko norauties. Pilsētnieki daudz dzerot un kaujoties. Iet vaļā vardarbīgi strīdi ģimenēs. Kas tas trakākais, ko jums netiek? Kā, saprotiet, iznāk mēs lielāko darboši, tie visi piezarušos pa pilsētu dzēr, kad dzer visu šito nakts miera traucēšanu. Mēs braucam, tāpēc, ka viņi iznāk tā, ka viņi nevar paspēt, reāli nevar paspēt. Kad saka, pa naktī pa 5 zvani, viņi mums pārsūta, tāpēc, ka viņi ir Rēzekne. Viņiem ir Rēzekne, rajons. Viņi nevar paspēt. Arī pilsētas galvenais narkologs uzskata, ka bez pašvaldības policijas huligāni jutīsies brīvāk. Tieši pašvaldībnieki līdz šim savāc uz ielām piedzērušos un nogādāja atskruptuvēs. Valsts policijai tam nesot resursu, jo knapi paspēja izmeklēt kriminālu noziegumus. Es uztraucos par to, ka palielināsies kriminogēnā situācija. Ja pašlaik pašvaldības policija, kursējot pa pilsētu, tomēr cilvēkam tas, kas ir gatavs pārkāpt, varbūt šo te likumu liek nedaudz būt uzmanīgākam, padomāt pirms ko dara. Alkohola problēma Rēzeknē raksturo arī nekā personīgi eksperiments. 250 metrus no pilsētas domas mums izdevās par 2 eiro kādā dzīvoklī brīvi nopirkt puslitru kāņģus. Bija tikai jāzina parole, vai Laris mājās. Добрый день, Лариса дома? Дома. Мне пол-литра можно исполнить. Pardon. Pāris minūtes un 250 metrs no Rēzeknes domas iespējams iegādāties šādu dzirdi. Super! Pilsētas mērs Bartaševičs apgalvo, ka nesot bijis citu risinājumu. Policija jau strādājas tik slikti, ka darbu uzlabot nesot bijis iespējams. Es uzskatu, ka arī deputāti tāpat piekrīt, ka ir arī citi līdzekļi, kā var nodrošināt to pašu, bet ar mazākiem tēriņiem. Kādi būs? Pieņemsim vidu novērošanas sistēmas attīstību.
pilsētā, ja, kas pēc tam ar informācijas nodošanu tālāk valsts policijai rēģēšanu. Par Rēzeknes lēmumu ir šokā iekšlietu ministrija. Valsts policijas resursi pilsētā ir ieplānot rēķinoties ar pašvaldības policijas atbalstu. Tagad jāprasa līdzekļi valsts budžetā papildus policistu vietām. Rēzeknes doma policijai vien paskaidrojusi, ka nolēmusi taupīt naudu. Ministrs uzskata, ka ir bezatbildīgi policistu saistēt ar kamerām un apsardzes darbiniekiem, jo kārtības uzturēšana ir valsts un pašvaldības likumā ierakstīta funkcija. Kā vienmēr valsts policija tad būs spiesta strādāt atkal pastiprinātā režīmā. Es domāju, daudz grūtāk tā situācija. Pēc kāda laika izdomās, ka vajag dibināt viņu atkal. Tad atkal, ko mums atkal, viss nav stabilitāte tādā, man liekas, ilgtermiņa plānošanā. Cik biežu kautiņus, cik mēs to kautiņu vispār, kā kautiņš? Kautiņu visus izvalkāja pa malām. Īsnīgumu rakstīsim. Nerakstīsim. Ja nerakstīja īsnīgumu neviens, nav citušās puses. Tātad tikai kautiņu nav bijis. Iekšlietu ministrija plāno rosināt izmaiņas likumā, lai būtu iespējams plānot, kad pašvaldībai būs vai nebūs savu policiju, lai tā pakļautos valsts policijai un lai būtu precīzi nosacījumi, ko dara valsts un ko pašvaldības policists.